Sveiciens no Igaunijas! Šodien 11. jūlijas 25. gada un esmu Viru apgabalā. Šajā video izstaigāsim Luhaso dabas parku. Luhaso dabas takas kopējais garums ir 5 km. Kā redzat, tā ir apveida, iet apkārt ezeram gar puru teritoriju. Dodamies ceļā. Norādes par meža iemītniekiem. Ar šo vietu sākas purva taka. Šī puru dabas taka īpaša to, ka pastaigājoties mums mainās ainava. Šeit var redzēt dažādas puru attīstības stadijas, un līdz to arī mainās arī flora, jeb augu valstība. Jau pēc nelielas pastaigas pa puru teritoriju esam novērojuši, ka šeit ir gana daudz ogulāju. Gan zilenes, gatavojas pirmās lācenes, tāpat arī dzērveņu lauki. Purus bagāts ar dažādām meža veltēm. Šādi izskatās lācene. Latvijā no augošajām ogām, manuprāt, visdārgākā. Un tuvojamies Puru ezeram. Puru ezerā iespēja arī nopeldēties. Un tagad pakāpeniski nonākam Puro Vaivariņu valstībā. Un šeit ir vēl viena iespēja feini nopeldēties. Tieši pretī bija tā pirmā vieta, laipiņa.
Un šī ir Igaunijas valsts mežu atpūtas vieta, piknika mājiņa. Šeit var iekurt ugunskura, atpūsties. Iesim palūkosimies, kā izskatās ēkā. Šeit pat ir apkure. Lieliski iespēja ceļniekiem bez maksas atpūsties Igaunijas valsts meža teritorijā. Vai Latvijā varat iedomāties kaut ko tādu? Ļoti labi aprīkots un bez maksas. Ārā pat ir grilēšanai kaut kāda piedaruma, katliņš, ugunskura, teikana. Kas tu neesi? Un labierīcība mājiņa. Un tas viss bez maksas, bez pieskatīšanas. Mums viennozīmīgi ir uz ko tiekties. Un šī ir dabas takas vidusdaļa. Pusi esam nogājuši. Un raugoties pa kreisi, starp kokiem redzam, ka tur ir vēl viens ezers. Kartē bija atzīmēti 3 ezeri, bet taka ved apkārt lielākajam. Šajā vietā diezgan paliela lāceņu audze. Dabas takas otrā pusē tieši tas pats. Daudz lāceņu. Dabas takas puro daļu esam praktiski nogājuši. Ienākam atpakaļ mežā. Īsts kopsavilkums pa šo pastaigu. Taka ir ļoti ērta. Apkaļ ceļā vienīgi prasītos nevis 2, bet tā kā iepriekš bija līdz ezeram 3 dēļ platumā taku. Gribētos visā citādi ļoti ērti izstaigājama. Ja patīk dabas ainava, īpaši purva vide, atbrauciet, izstaigājiet. Meža posmu esam jau izgājuši cauri. Atliek pēdējā daļa cauri pļavai. Esmu sasniedzis 5 km garās dabas takas noslēguma posmu. Es jums saku čau! Uz tikšanos kādu nākamajā video. Savukārt paši dodamies uz nākamo apskates objektu. Bet par to jau nākamajā video.